Vakara sporta stundas ciemiņš. Tagad kārt otram mūsu ciemiņam un sporta veidam, kam ar basketbolu nav nekāda sakara, bet šā sporta veida pārstāvja pilnīgi noteikti arī dzīvo, kurš vairāk, kurš mazāk basketbolā, kaut gan viņiem, tā nedēļas nogales un tā sezona nāk uz beigām un, ja ne trasē, tad garāžā jādzīvo diezgan daudz un ilgi runa par rallycross, par Latvijas-Lietuvas rallycross čempionātu pēdējo posmu un arī tas nakts rallycross. Es no rīta šodien jau ziņās, pēc ziņām teicu, ka būs kaut kāda lieta, kas nekad biķerniekos nav notikusi. Un tad brēdaks, ka tad gribēja to uzzināt jau pēc tam, kad mēs jau beidzām runāt, bet tad viņš piemirsa un vairs nepajautājām. Un es nebūtu izstāstījis, protams, bet mums ciemos ir Jānis Bergs, tas ir rīkotājs, viens no šīs rīkotāju komandas. Un tad varbūt ar to arī sāksim. Kas tad tas būs tāds, kas biķerniekos vēl nekad nav bijis? Sveiciens visiem. Jā, mēs tā kā cenšamies visu laiku kaut ko jaunu ieviest, un pagājušo gadu mums bija kaut kas jauns, bija tramplīns pie tribīnēm, un arī naktas sacensības, un tās naktas sacensības pēdējā posmā mēs tā kā plānojam ieviest kā tradīciju. Un tas ir forši, bet šogad tas jaunums un vispār biķernieku trases vēsturē ir tas, kad rallycross startēs pretējā virzienā. Tas ir nevis pretēji pulkstenim, bet pa pulksteni. Jā, pa pulksteni. Diez daudz ir tā ir braukuši? Neviens tā nav. Vēl līdz šim brīdim neviens nav tā braucis, un mēs esam jau sagatavojuši visu, un ceturtdien no rīta sākam gatavot jau trasi būvēt, un tā kā viss tur būs kārtībā, trase ir licencēta jau un viss ir kārtībā. Un tur daudziem ir jautājumi, kur būs tāds, kas ar to notiks, kas būs tā. Starts mums pārvietojas uz, manuprāt, skatītājiem visērtāko un lieliskāko vietu, un pie lielās A-tribīnes acis priekšā ir starts un visi antilāgi un viss pārējais. Tā kā būs beig forši. Jā, bet pirms tam nebūs iespēja arī mazliet pamēģināt, kā tas ir, Mēs starp citu ar Uģi Traubergu, kurš to runāja, ka varbūt, ka nevajag vispār treniņus pirms tam. Tad, lai parāda, Džek, kurš tad ir? Pilnīgi jaunā trasē. Jā, neviens nav braucis, jo klasiskai biķernieki ir baigi daudz braukt, un visi ir piešāvuši roku, atraduši regulējumus un tā tālāk. Un ņemot vērā, ka mums visās 7 klasēs izšķirās čempionu titulu. Jā, nevienā nav skaidrs. Jā, tad līdz ar to pašu varbūt laižam bez treniņiem, tad parādām, kurš tad ir īstais un kurš tad nav. Bet nē, šoreiz mēs tā nedarīsim, un piekdien mums būs atsevišķi treniņi, 3 stundu garumā. Skatīsimies, ja baigi daudz būs šo gribētāju, tad pieliksim kādu stundiņu klāt, lai var kaut nedaudz iepazīties ar trasi, un tad jau sestdien mēs laižam jau ar oficiāliem treniņi. Mums ir, pirmie oficiālā treniņi mums jau sanāk, viņiem jau jātaisa apelaiks pēc pirmās kvalifikācijas. Tieši šā iemesla dēļ arī mums šodien balvā ir nevis tur cepurīti vai vēl kaut kas, bet 2 biļetes. Varēs aiziet un apskatīties, kā tas izskatās, ka brauc pretējā virzienā. Jā, interesi šogad ir ļoti liela patiesībā, un no cilvēkiem, kas iepriekš patiesībā bet nav interesējušies par mūsu sporta veidu, tad tā ažiotāža apkārt ir jūtama manām lielāk nekā citus gadus. Un jau pagājušajā gadā uz nakts pasākumu bija diezgan labs apmeklējums, un es jūtu, ka būs ļoti labi. Un katrā ziņā devas nedēļas beigām, vakar tā es dzirdēju, ka sola arī labu laiku. Jā. Es gan tālākām prognozēm baigi neaizraujos. Nē, es arī tālāk par rītdienu neskatos, bet cerams. Bet cik tad var? Pietiek. Protams. Kā būs, tā būs. Būs interesanti jebkurā gadījumā. Interesanti jebkurā gadījumā būs. Jā, tu jau minēji, ka visās 7 klasēs izšķirs tas čempionu tituls, bet tomēr ir kāda klasa vai 2, kurās īpaši spraiga tā situācija. Īpaši spraigi ir noteikti BMW klasē. Tagad tuņās atvēršu. Tā ir ļoti populāra klase. Viņa ir pagaidām mums populārākā, bet viņiem minus papēžiem mūsu bērnu un jauniešu klase, kas ir Jāris klase, kur brauc 10 līdz 14 gadu veci bērni. Un līdz ar to pašu
ja šobrīd ir pieteikumos uz pēdējo posmu 17 BMW, tad ir 16 Yaris, jā. Bet BMW būs vēl, tas skaidrs, ka mums šonakt beidzās pieteikumi, tā kā... Līdz naktī vēl pats vēl. Mums ir tādi, kas piesakās, nezinām iemeslu pēc ar pēdējā minūtē. 23:59. Tur ir intriga līdz pēdējiem, jā. Ar ko tu skaidrotu, ka Yaris, mums kādreiz jau bija tā Yaris, tās vieglās mašīnas kaut kad. Tas bija šosejā. Tas bija dārgāks mašīnas. Tagad mums ir tāds pats modelis, kā bija tajā gadā, tikai šobrīd. Viņas ir gan lēti uzbūvējums, un tur sākot tā kā 5-7 tūkstoši. Pieejamāka tā klasa. Jā, viņa pieejama, un manuprāt, ka bērnam redz iekšā tur tā karkasā sežot, un pilnā ekipējumā ir arī tā drošība diezgan liela. Un tie, kas ir, mums īstenībā nāk diezgan daudz no kartingi. Tie, kas pabraukuši jau mazajās klasēs kartingā, protams, ka mums ir arī daži izņēmumi ar īpašām atļaujām pielaist. Piemēram, Toms Bumbieris, viens no viņiem, kurš sāka 8 gados. Jā. Protams, ka ir baigā starpība no 8 un 14 gadiem. Bet, 6 klases pa vidu. jā. Bet zin kā, tagad Tomam jau ir 9, un, teiksim, mums ir Jāsauns listais līderis, kuram ir 14, viņam pēdējā sezona. Vairs Jāsauns nav tik tālu jau. Tā kā tas progress ir, un forši, ka puikas brauc, un vecāki cīnās viņam un mēs esam ļoti priecīgi, kad skatāmies pozitīvā virzienā, ka mums būs vismaz ar ko nomainīt nākotnē. Gan Rēnītiņš, gan Bauman, gan Baldiņ. Jā, tiks papildināts, ne tikai rallija-krosā, varbūt arī kāds aizies uz citām autosporta disciplīnām, galu galā tāpat šosē, tas pats autokross un rallijas un tā tālāk. Tad jau redzēs galvenais, ka ir tie pamati ielikti. Jā, tā kā, kopērtējumā mums tur ir interesanti, jā, tur vēl trīnieks var mainīties visās, principā, klasēs, ir, kur pat līdz 5. 6. vietai vēl var pretendēt augšā. Tā kā, un arī mums tas formāts nodrošina tos punktus diezgan gan no kvalifikācijām, gan no fināliem. Tā kā tur ir jābrauc, nevar izkrist nevienā, nevar būt slikts rezultāts. Pieminēja formātu. Tā 9. datumā, jā, tas viss. 9. datums, jā, 10. no rīta sākam. Tad mēs lēnā garā nesteidzīgi aizvedam kvalifikācijas, un tad pirms LCQ mums ir, protams, paredzēta arī pārsteiguma. Pirms LCQ Ervins Grencis iemēģinās ar superbuggy arī pretējā virzienā. Rallija-cross trasi un parādīs skatītājiem, kā superbuggys ir izdarīt uz asfalta un biķerniekos. Tad mēs aizvedam LCQ. Ap 8 ir paredzēts starts, jo ir saulriets un sākās satumst. Principā mums ir būtiski, lai LCQ sākās jau tumsiņā vieglā. Tad nobraucam LCQ, tad starp LCQ un fināliem būs arī neliels pārsteigums. To, lai nāk uz vietas skatās, tad mēs parādīsim, kas tas būs. Nevajag atklāt visus pārsteigumus te uzreiz. Tā kā mēs šoreiz arī pieliekam bišķiņu pie kaut kādām izklaides programmām cilvēkiem pa vidu, kas vēl būtu kāda pievienotā vērtība. Un tad ir fināli. Fināli mums ir paredzēti līdz 11. principā. Bišķiņ pirms 11. jābeidzās. Bet tas, ko tu pieminēji, jā, 8 gadu, viņš ir jaunākais starp visiem dalībniekiem droši. Jā. Bet viņš nav Balskis, ir tieši tikko pavadījis diezgan daudz laika Balskā, un viņš ir iekšā tajā tēmā. Viņš ir visu laiku Fāterim līdz garāžā visur. Viņš tur ir tiešām līdz auzīm tēmā. Malacis. Priekš, ka daudz, tagad ir īstenībā baigi grūti ar jauniešiem. Visiem ir tās spēlītas telefoni, gadžeti, viss notiek. Viss kaut kas, lai nekur nebūtu jāiet un nekas nebūtu jādara. Jā, un arī vakardien tā pašā Folkreisā bija novērojams, kad ir jaunieši, un kam reāli interesē, patīk un skrūvē un brauc, un patīkam skatīties forši, kad arī tehniskie cilvēki aug jauni. Jā, bet kā jau teicu, daudz, kas jau izšķirās tajā, ko tie tev vecāki dara. Ja tev tas fāters ir uz to, kā saka, pavilcies un var tev palīdzēt, ko saskrūvēt, tā ir viena lieta. Un ja viņš arī vairāk ir telefonā vakarā mājās, tā ir cita lieta, jā. Tas ir tas, ko tu redzi, jā. Un kur tu esi, ja tev nav opcijas. Vakarā divānā sēdēt, jāsēž garāžā ar Fāteru, tad kaut kas ir jādara. Jā, es izvēlētos garāžu, protams, bet, Protams. Tas un tā. Bet, ko tā tad ap 10. jau var nākt sestdien? Es domāju, ka nē, ka mierīgi izguļamies un padarām kādas rīt brokastis, kaut kur apēdam. Lai tās treniņas paši izbrauc. Jā, un tad mierīgi uz pusdienas laiku nākam, un tad būs visi īstākās cīņas,
un garšīgi ēdienu, izklaides un dzērienu un vakarā, kā saka. Tāpēc ir mums viss posms svētdienā, tāpēc mums tas nakts posms ir sestdienām, jo tas ir arī noslēguma posms Latvijas-Lietuvas čempionātam. Nu, lai līdz pirmdienai būtu brīvdiena. Nu, kā saka, citam bēdas, citam prieki. Nu, jā. Un līdzitējiem, lai tās tusiņš vakarā ir. Ļoti pareizi pieeja. Tātad sestdien Biķerniekos būs ļoti daudz kā interesanta un kaut kas ļoti, ļoti neparasts. Proti, braukšana pretējā virzienā. Jā, bet tas nebūs vēl pēdējais salīkums šogad Biķerniekos. Tā kā būs vēl Ziemeļeiropas čempionāts. Tas ir oktobrī. Tas ir 14. oktobris, jā. Kas interesanti, tur būs. Tur varam pačukstēt, ka Jānis Baumans tur brauks. Nu, viņš pagaidām tā ir, tā kā teicis, jā, ka plāno atrādīties mājas publikai, Jānis Baumans. Tur būs vēl pārsteigumi. Arī Staponkušs kodu pieteiks. Tad mēs par to arī parunāsim, kad nāks to. Jā. Apmēram pēc mēneša. Jā. Labi, paldies, Jāni. Paldies, labi, no tā.